izturamā tā Rēkas garīgo seminārā rektora kungs, Alcieti semināru kleriķi, visi nobalsteni, arhimandrita kungs, visklausošie konsekrētos personas. Kā zinām no svētajiem rakstiem, Jēzus būdams noturīgais par savas misijas turpinājumu, pamāca savus mocekļus, kā viņiem tālāk rīkoties, kas būtu darāms tālāk. Vispirms viņš siltīja 12 mocekļus, tagad viņš silta citus 72. Obeji skaitļi ir reāli un arī diezgan simboliski, jo mēs zinām, ka Jēzum bija 12 apostoli un 72 mocekļi. Bet šī skaitļi reizē arī ir simboliski. Apostoli tiek siltīti pie Izraēļa 12 siltiem, un viņi vajag atgriezt izredzētu tautu izsūkotējos uzticības dīnam. Savukārt 72 saskaņā ar vecos derības tradīciju ir pagonu arī tautu skaits. Un šī skaitļi mums izsaka, ka Jēzus ir nocis pie visiem un pie katras tautas un pie katra cilvēka. Un šī 72 nozīmē arī mūs visus, kas esam ielūgti būt līdzgalīgi Jēzus misijā. Misijā nesot citiem labu viesti. Kad Jēzus saka, ka strādnieku ar mums, mēs domājam, ka šī vārdi vairāk atsatīcās uz tā sacēt speciālistiem šajā jomā. Tas ir prīsterim, vēstupim, konsekrētam personam, bet evaņģēlijs saka, ka ne tikai tie, kas pilda kopīnas līdera lomu, bet arī visi Jēzus mocekļi ir aicināti veikt baznīcas misiju Kristus vārdā. Tādā veidā Jēzus dod norādījumi šiem 72 atsatiecās arī uz visiem. Arī uz jums, dārgie klausētoji, kas esat baznīcā. Jēzus prasa, lai mēs atklājam mūsu ticības prieku, kas piešķir jēgu mūsu dzīvei. Jo par mocekļiem lasām, ka viņi no misijām, kuras veica Jēzus uzdevumā, atsagrīza priecīgi. Patīsam Jēzus apostolam, pašam jocēja autentiski kā ticībā un autentiski jotic, kas ir stipra, vai vismaz tādai jobūt, tādu ticējumu, ka Jēzus redzētu mūsos, lai būtu stipra, nobrīnusi, atbildīga ticība. Un šāda ticība Jēzus mocekļus dara par apostoliem. Pāvests Povuls sastais ir teicis, ka mūsu dīnu cilvēks labprātāk klausa līdzinīgus, nekā runātojus, darba darētojus, ar savu dīmāru, kad cilvēks līdzināja par ticību. Pāvests saka, bet ja arī klausa runātojus, tad tikai todēļ, ka tī vienlaicīgi ir arī līdzinīgi. Cilvēks
cilvēks izjūt nepatiku pret visu, kas līkas esam izsarīšanā, izsarodēšanā vai kompromiss. Arī mums nepatīk redz cilvēki, kas vīnu domāja, citu runāja, apēc vai doktoru. Līdz ar to vietēta tiek tāda dzīves vietēba, kas ir patiešām saskaņīga ar evaņģēliju. Lūk, kas no mums visiem tiek prasēts. Jēzus apostolim jābūt mīra nesīgi. Un tur, kur pasaroda patīs Jēzus līdznieks, tur arī notiek darbošanos Jēzus Kristus vārdā. Tur arī ir stipras ticības cilvēki. Tur ir stipri gorā kristieši, likumība. Lūk, tādus arī mēs gribam redzēt savas tautas locekļus un tādus arī prīsterus. Svarīgi ir tas, ka Jēzus savus locekļus silta patīk, tādējādi ir kļūst kūpīnas pīmāns, kuri dzīvoja no Dieva vārda. Arī mums var būt patīsi, autentiski, ir jāiesaklausa Dieva vārdā, jo Dieva vārds stiprinē cilvēka korpu. Jēzus brēdina īdulības garā, kas var samojot visu labūku darbu, misijas. Sabojot. Viss, kam jābūt nozīmē, ir jābūt personīgai saiknei ar Dievu. Tad viss, ko mēs darīsim, būs ļoti nozīmīgs. Kā saka svētais Pols, mums vajag lepoties vienīgi ar Jēzus Kristu. Viss teiktais paliks savsa teorijā. Ja mēs to napīmāsim savai īrastēji ikdienas dzīvē. Vienkāršam dzīves situācijām, draudzes locekļi savā ģimenī, prīsteri draudzē, kādas mūsu attiecības ar dēļ cilvēkiem, paziņam kaimiņiem, svešiem cilvēkiem, vai jūtamies reizam, vai pordzēvojam par to, ka daudz cilvēku natic Dievam, nājiet uz baznīcu, nājiet uz svētos sakramentus. Kāda ir jūsu attieksme? Šai Kristus programmā tika savulaik skaisti realizēta pirmotnēkos baznīcas dzīvē, par ko mēs lasām apostolu darbos. Mēs varam sacēt, ka tēva Viktora pieņemšana dzīve, kolpojums Dievam, kolpojums baznīcai, kolpojums līdzcilvēkiem, saviem tautiešiem, arī svešiem cilvēkiem, ir skaista ilustrācija Kristus programmas realizācijai. Tieši viņš tā darīja savā dzīvē. Priecojās par to, ka Kristus baznīca darbojās Latvijā, ir garīgais seminārs, ir prīsteri. Tiek apmeklētas baznīcas, un tad, kad es dzīvoju padomu laikos, arī daudz bija ticēkos mūsu tautā, un daudzi dodas uz baznīcu. Nesaskatoties uz represijām, nesaskatoties uz ateismu izaplatēšanu mūsu tautā.
Šeit Viļānu draudzī tēvam Viktoram Peļķušam bija pirmo kolpošanas rīta šeit Viļānu baznīcā. Un šeit ir arī jau pēdējo sadusas rīta. Iztepat baznīcas dārzā arī ir atvedēts. Nūīts vasaras laiku lūgs. Nedaudz vairāk, ka 91 ražēks milša gods. Dīva grubā. Kas ir nesis un vēl nesis daudz labu augļu mūsu Latvijas baznīcai un baznīcai visai kopumā. Broļu un mūsas. Viņš ir dzimis 1915. gadā, 7. septembrī, Rundānu draudzē. Vai zināt šeit draudzi, kur tie atcerās? – 1931. gadā es tika uzņemts Marijaņu kongregācijas noviciātā un pēc svētsolījumu salikšanas turpināju mocības Agnūnas gimnazijā, kuru pabeidza 1937. gadā. – 1942. gadā, 9. martā, Viktors Peļķušs tika izvietots par prīsteri. Izvietoju mazā kapelā Svētos Franciska draudzes Reigā. Taču primīcija notika šajā baznīcā. Un tā jo dzīve arī bija saistīta ar Viļānu draudzes baznīcu un ar Marijaņu tāvu klosteri. Šeit arī bija jau pirmo kalpošanas rīta. Un tī bija, kā es saprotu, prīka gadi, bet vajadzēja rīcinot ar cīšanu, kad tu esi Kristus moceklis. Un tā 1948. gadā, 25. oktobrī, viņš tika arestēts un aizvests uz Reigu. Un izmeklēšana ilga vairāk kā 4 mēnešus, jo pratinoja un izmantoja dažādas spīdzinošanas metodes. Kā viena no tādām metodēm bija nakts laikā pratinot visu laiku, visu nakti, līdz rētam, bet pa dienu gulēt bija aizliegts. Un par nepaklausību draudēja strope. Un tā jau tika pīsprīsti 10 gadi pīspīdu torbā. Un viņš tika izsilties no Latvijas uz Vorkutu, kur strūdoja ūgļu raktuvēs. Un te vajadzēs, lai izturētu stipru ticību, vīnotību par Jēzu Kristu. Šo vīnotību palīdzēja uzturēt svātī robisti, svāto mise, arī kuru slepeņi noturēja, kad bija tāda iespēja. Dīva vārds, komunija palīdzēja izturēt šo cīšanu laiku. Un šis laiks bija 10 gadu. 1958. gadā tālu Viktoru atbrīvoja
un ja Sokols rokas rodot dažādos Latvijas draudzēs. Un Kurzemē, vēl Zemgalē. Un pēc tam Rīgas garīgajā seminārā 1972. gadā 72. gadā toreizējais vēstups Juliāns Vaivars lūdzēmoja tāvu Beņķušu par garīgu tāvu un morāla teoloģijas un arī asketikas pasniedzēju, tāds vai prīšmecimā laikā asketikam. Smocēja dzējot vienkošu pīdicēju, dzēvi lūgšanā, gondarēšanā, Dievu slavēšanā. Kā arī par Jākuba, Svāto Jākuba katedrales viceprāvestu. Un šajā laikā, kā garīgais stāvs seminārā, kā garīgo semināru pasniedzējs un profesors, ļoti daudz izdarīja tūkušu uz prīsteru labā, mocot ar savu piemēru un ar savu līdzēbu, kā jaunim prīsterim vajag dzīvot un strādāt draudzēs, un būt atdotam Dievam, un kādam kontaktē un viņai jokot ar Jēzu Kristu. Viņš aizgoja mūžībā 2007. gadā, naktī no 18. un 19. februārī. Un es aizgoju vārdiem, mēs dzīvosim tālāk. Mēs dzīvosim mūžībā. Mēs redzēsimies mūžībā. Vai broļi un mūsas ir mums šāda ticība, šāda pārliecība, attiecībā uz mūžīgo dzīvi. Ļoti svarīgi sev pajautāt, kā es ticu, kāda ir mana ticība. Broļi un mūsas arī pateicoties viņa darbībai, daudzi vai vairāki vismaz jaunieši izvest to garīgā seminārā, un citi kļuva par marieņu tārgiem, par prīsteriem, marieņu kongregācijām, jauni prīsteri, kur arī šeit ir mūsu vidā, pateicoties tāvam Beņķušam, viņa arī šo kongregāciju uztur esamībā. Viņi darbojas šajā kongregācijā. Jo, ja nav aicinājumu, tad arī garīgais seminārs nesadarbojas. Bet pēc Dievam, ja mums nav vēl tāds stāvoklis, un ja nav aicinājumu uz klūsterceļu, tad arī bieži klūsterus aizslēdz. Jo nav kas turpināt darbu. Bet šajā gadījumā šī auga ir redzami. Un jo darbu turpināja jauni tāri Marijāni prīsteri. Pateiksim tā Beņķušam, ka es paklausēju Dieva aicinājumu, kļuva par prīsteri, kļuva par Mariju tāru. Un pateiksimies par to, ka es tik ļoti līdzinoja cilvēkiem, tautai, prīsterim par baznīcu, par Dievu, par mūžīgu dzīvi. Es biju skaists aicinājuma piepildījums, lai Dievs arī dotu mūsu laikos tādus jaunekļus, kuri varētu arī cīdot sevi,
šam darbam, baznīcām. Un bieži vien, ja paiet ar iesturi, tad, kad cilvēks nomirst, izcils, divā laikā pašā kāds tīdzims, kurš arī kļūst izcils nokumi. Varbūt arī tas tā ir arī tagad, arī mūsu dīnos. Varbūt kāds gatavējās kļūt par prīsteri, vai varbūt tikko vēl skolas durvis, tā ītu pirmajā klasē. Un, kad izaugs, kļūs par izcilu prīsteri vai vēskupu, vai gorēgu tāvu, vai marieļu tāvu, kļūs nokūtni. Un to redzēs lūkšos paudzes, kaut varbūt jau mums arī nebūs šeit vien zemes dzēgu vidā. Sirdsveiks paides, vēskupiem atbrauc, paides prīsteriem, marieļu tāviem, paides jums, kas esat šeit kopā, lai atcerētos gorēgu tāvu, marieļu tāvu, Viktoru Pendrušu. Amen.